ir divas lietas, ko es tagad, kad ienāca prātā, ka runa ir par radošajām ministrijām, runa ir par muzejiem. Īstenībā neviens ne otrs īstenībā nav noķerama lieta, jo, ja mēs, mums liekas, ka mēs zinām, kas ir muzejs, bet, ja tā salīdzina kaut kādu kuģniecības muzeju, meža zvēru trofeju muzeju, Luvru, Līkas muzeju, Ermitāžu, Kāzu muzejs, piedzīvojumu muzejs. Var sakot, ar muzeju, tā kā kas ir muzejs tādā gadījumā. Ja, ir kaut kādi tie definējumi, klasiskie, tur krāt, saglabāt un popularizēt, bet pēc būtības Luvra cīnās ar pārakmeklētību. Cilvēki ir par daudz un nobremzēt procesu nevar. Teiksim, tās ir vienas problēmas. Un tāpēc, teiksim, tā kā vispārināt droši vien, tāpēc kā radošās industrijas, man arī tomēr nav skaidrs. Tā ritīgi, mēs pieņemsim vienu arhitektu kantori, kas cep mājas, pēc vēlna sūdīgi tā iedomājamies. Un tad kaut kādu radošu ideju, ka štancēs krūvītes, bet katrs krūvītes savādāku. Kura no tām industrijām ir radošā un kura nē. Es tā, lai sajauktu galvu, lai sagatavotu to, jo faktiski es arī vairāk neko šajā sakarā nevaru pateikt. Es vienkārši gribēju, ka laikam, jebkuru sarunu veicot, vienkārši šīs te lietas vienkārši ir jānoskaidro, lai mēs visi tā kā iedomātos vienu to pašu. Bet tagad man ir vienkārši līdz tā kā pa tām 5 minūtēm bija vienkārši tā kā galīgi tur tā varbūt pa to tēmu neatbildīs, bet es vienu gabaliņu no ražošanas procesa, tā kā ražošana tika piesaukta, varētu parādīt. Kopš DD Studio dibināšanas 2000. gadā esam īstenojuši nevienu muzeju ekspozīciju projektu. Pieredze ir mācījusi, ka izdevusies izstāde vai labs muzejs ir vienots veselums, kur vienlīdz svarīgs ir gan dizains, gan mēdīji, gan tehniskais risinājums. Saviem klientiem mēs nodrošinām visplašākā spektra pakalpojumus, integrētu pieeju un unikālu galaproduktu. Gobustānas petroglifu muzejs Azerbaidžānā ir labs šādas integrētās pieejas piemērs. Mūsu klients bija Azerbaidžānas Republikas kultūras un turisma ministrija, kas mums uzticēja izveidot pastāvīgo ekspozīciju jaunam muzejam, kurš veltīts Gobustānas akmens laikmeta zīmējumiem. Tie ir unikāli zīmējumi, kas iekļauti UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Gan muzeja tēma, gan tā starptautiskā nozīmība bija nopietns izaicinājums. Visu mūsu projektu pamatā ir sadarbība ar klientu, un katrs projekts pirmām kārtām sākas ar izpētes darbu. Šajā gadījumā vispirms iepazināmies ar muzeja ēku un iespējām, ko piedāvā ekspozīcijai atvēlētās 12 zāles. Nākamais uzdevums bija apzināt un dokumentēt muzejā iekļaujamo materiālu, proti bija jāapgūst Gobustānas aizvēsturiskā māksla. Šeit lielu atbalstu sniedza vietējie eksperti. Izpēte ir mazāk redzamā, bet veiksmīgam projektam visnozīmīgākā darba daļa. Katra ekspozīcija ir stāsts. Balstoties uz izpētes rezultātiem, mēs formulējām stāstu, ko gribam ar ekspozīcijas starpniecību vēstīt. Tas paredzēja arī to, kādai jābūt ekspozīcijas struktūrai un zāļu tematiskajam sadalījumam. Nākamais solis bija izvēlēties medijus un eksponātus, kas ļautu ekspozīcijas tēmas izstāstīt. Vienlaikus, izmantojot plašo DD Studios sadarbības partneru un ekspertu tīklu, tika izveidota projekta komanda.
Muzeja kopējo un atsevišķo elementu dizainu ir iespējams veidot vienīgi saistībā ar tā saturu un vidi. Visam jābūt savstarpēji saskaņotam. Muzeja ekspozīcija tika radīta Rīgā, tāpēc šeit arī izveidojām Gobustānas muzeja zāles modeli, kur varējām eksperimentēt ar telpu dizainu un pārbaudīt tehniskos risinājumus. Rezultātā muzeja ekspozīcijas dažādie elementi papildināja cits citu un kopā veidoja vienotu tēlu. DD Studio integrētā pieeja nozīmē to, ka mēs uzņemamies pilnīgu atbildību par gala produktu. Tāpēc mums bija svarīgi nodrošināt, lai ekspozīcijas dažādie elementi darbojas nevainojami, ir viegli lietojami un saskanīgi. Kad bijām pārliecinājušies par mūsu dizaina funkcionalitāti, izstrādājām tehnisko projektu, kas bija nepieciešams nākamajai fāzei – ieceres īstenošanai. Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izgatavošana ir sarežģīts process. Gobustānas muzeja gadījumā ekspozīcijas elementu klāsts bija ļoti daudzveidīgs. Mēs radījām trīsdimensiju instalācijas, datorprogrammas, eksponātu vitrīnas un videodarbus, un šo sarakstu var vēl turpināt. Tādā komplicētā objektā kā muzejs dažādu ekspozīcijas elementu izstrāde notiek paralēli, kas nozīmē, ka ir nepieciešams rūpīgs plānošanas un koordinēšanas darbs. Papildus izaicinājums bija tas, ka Rīgā izgatavotā ekspozīcija bija jānogādā uz Gobustānu un tur jāuzstāda. Tomēr par spīti lieliem attālumam starp Latviju un Azerbaidžānu projekts tika realizēts veiksmīgi un bez aizķeršanās. Mūsu mērķis bija radīt ekspozīciju, kas būtu patiesi multimediāla. Lai sasniegtu šo mērķi, bija nepieciešama dažādu nozaru ekspertu cieša sadarbība. Piemēram, interaktīvo spēļu programmētāji sadarbojās ar satura speciālistiem un māksliniekiem, un daudzi objekti nebūtu tapuši bez dažādu jomu tehnisko speciālistu sadarbības. Projekta noslēgumā klients saņēma gala produktu – integrētu, multimediālu, unikālu, pastāvīgo ekspozīciju, kas vēsta par aizvēsturiskās mākslas attīstību Gobustānā. Mums izdevās izpildīt uzticēto uzdevumu un veikt visu ekspozīcijas sagatavošanas un realizācijas procesu nepilna gada laikā. Gobustānas muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija bija gatava 2011. gada decembrī. Šis bija ļoti labs ieskats tajā, ko es nosaucu par to muzeja ražošanu, jo tas pilnībā parādīja to ražošanas procesu. Man arī jāatzīmē, ka mani patīkami pārsteidz un iepriecina arī tie Latvijas projekti, ko jūs darat ar kino muzeju un ar Čaka muzeju esat darījuši, kad tas nav tikai uz ārpusi vērsts, kas ir ļoti nozīmīgs apstākļus, bet arī iekšējā tirgu kaut kas notiek muzeju un šīs ražošanas aspektā.